Bet ja nu tavs nogurums attiecas nevis uz ķermeni, bet gan uz dvēseli, tu it kā guli, tu it kā normāli ēd, reizēm pat atpūties, bet tu vienalga jūti nogurumu. Tu it kā dzīvo ar to, viņš tev pastāvīgi ir fonā. Un tu pat neievēro, ka tu pārstāji gribēt jebko. Un te neiet runa par darāmo lietu sarakstu, bet par to, kas esi tu saistībā ar to. Nevis par to, ka tev tas ir jādara, bet vai man to vispār vajag. Tad, kad dvēseli ir nogurusi, ķermenis iet tai līdzi. Un te nekādi atvaļinājumi, ne joga, ne arī vajag vienkārši izgulēties, nepalīdz. Bieži aiz tā stāv dzīve pēc svešiem noteikumiem, apspiestas vēlmes, bailes būt pašam, iemācīts, man tas ir jādara, nevis es gribu. Iekšējo stāvokli nav iespējams apmānīt, un te nav jautājums par to, ko darīt. Te ir jautājums par to, kā no jauna būt pašam. Bet priekš tā ir vajadzīgs kāds, kas var precīzi ielūkoties no malas un noteikt, kur ir notikusi kļūme sistēmā. Es palīdzu to izdarīt caur sajūtām, caur tēliem, caur zemapziņu. Ja tev tas atsaucās, tu vari pieteikties bezmaksas konsultācijai caur saiti augšā manā profilā vai rakstot man personīgi, un es ar tevi sazināšos.